Tad, kad tu satiecies ar kādu cilvēku randiņā, tev ir viegli viņam atvērties, uzticēties un stāstīt viņam par sevi, vai arī tu baidies, ka pieļausi atkal veco scenāriju, un tas cilvēks no tevis aizies, un tās attiecības tāpatās izjuks. Tāpēc tu jau nemaz neatveries, vai ne? Nemaz nestāstīji pašas personiskākās lietas par sevi, neusticies līdz galam, un otrs cilvēks to uzreiz sajūt. Un tajā brīdī, kad cilvēkiem abiem ir trauma no atraidījuma, viņi nespēja atvērties viens otram. Un tādās attiecībās, kur viens otram neusticās un nav atklātība, tajās attiecībās ir meli, ir liekulība. Cilvēki tēlo, cilvēki cenšas viens otram patikt, cilvēki cenšas izpatikt, cenšas darīt to, kā otram patīk, bet patiesībā viņi pretojas tam, kā viņi gribētu paši iekšā darīt. Un tajā brīdī cilvēks melo. Ļoti daudziem cilvēkiem, kuri pie manis nāk, ir tāda problēma, ka viņiem ir izjukušas attiecības, un šo traumu rezultātā viņiem ir palikusi šī te sāpīguma sajūta, ka viņi vairs negrib atvērties citiem cilvēkiem. Un tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu, ka viņš vairs citiem negrib atvērties, viņam ir ļoti grūti izveidot tuvas un patiesas attiecības ar citiem. Un tas ļoti bieži noved pie vientulības sajūtas. Tās traumas zemapziņā, kas ir iegūtas, piesaista notikumus, kurus varbūt pat grūti aptvert, cik tālu ietekmē tā trauma, kas ir zemapziņā.